Stāju ne bez pamata bieži tiek uztverts kā aprobežots un aizspriedumains. Nacionālistus dažs laps pat publiski nosauc par kazām, un daudzi smīkņājot piekrīt. Nacionālā kluba 415 aktīvistu Jāni Silu par āzi nosaukt neuzdrošinās neviens. Viņam piemīt loģiska argumentācija, stingra stāja un mērķtiecība. Tiesa, mērķi šķiet grūti savienojami ar realitāti. Ar Jānu Silu tikās Ervīns Grandavs. Jānis Sils ir ierindas biedrs Nacionāla radikālajā jauniešu klubā 415. 2 gadus viņš bija kluba vadītājs. Pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā Sils vadīja arī organizāciju Ne Eiropas Savienībai. Sils regulāri publicējās presē un politikas zinātni studējušo vidū ar saviem uzskatiem bija savrupt no vairākuma domām. Tagad globalizācijas uzplaukumā ir sākusies cīņa, kā saka Sils lietojot militāru terminoloģiju, par pēdējiem 2 nacionālas valsts bastioniem. Kultūra ir mūsu valoda, un par to mums ir jādomā, jārunā. No manas skatu viedokļa šis ir nākamais posms, par ko būs šī interešu sadursme globālismam pret nacionālismu. Šobrīd šis apdraudējums jau ir sācies, tu izjūti to tā? Principā jā, jo redzēt, mums pēdējā laikā par labo tonu ir kļuvis sludināt multikulturālismu, līdzīgi kā tautu draudzība Padomju Savienībā. Un multikulturālisms tiek ļaunprātīgi interpretēts, jo būtībā viņš nozīmē tikai to, ka ir daudz kultūras. Bet tiek viss apgriezts ar kājām gaisā un tiek pasludināts, ka visas kultūras ir vienlīdzīgas, kam es, protams, piekrītu, bet tikai iztrūkst būtiskais, ka katrs savā vietā un laikā. Un tikai par šādu vienlīdzību mēs varam runāt, bet tas, ko mums piedāvā multikulturālisma propagandētāji, ir, ka visas kultūras vienlīdzīgas visur, un tad mēs iegūstam to, ka kultūra patiesībā iet bojā. Kas tev nepatīk Latvijas kontekstā šajā? Latvijas kontekstā? Ļoti daudz tas, kā mums tiek ievests, par mūsu tradīcijām tiek padarīts kaut kādas pilnīgi svešas, nepieņemamas lietas, par to, ka Latvijā tiek atrasta vieta, es nezinu, kaut kādai amerikāniskai bezkultūrai, afrikāniskās kultūras elementiem un tā tālāk. Piemēram? Ļoti daudz dažādu. Dziedātāji, piemēram, tie paši Los Amigos. Man nav īpaši patīkami klausīties, kā viņi ar savu akcentu dzied latviešu tautas dziesmas. To var uzskatīt par kaut kādu joku līdz zināmai robežai, bet viss kopumā veido tādu diezgan nepatīkamu ainu, es teikšu. Teiksim, ar to pašu amerikanizāciju. Tagad jau diezgan plaši ieviesušies Helovīna svētki. Un tā ir diezgan tāda kliedzoša pretruna starp to, kas ir un kam vajadzētu būt. Otra lieta ir pašreizējā apstākļi, kas neveicina to, lai brīvs cilvēks veidotos. Ja viņam ir visu laiku jādomā par to, kur viņš nopelnīs pietiekami iztikai, nevar no cilvēka prasīt, lai viņš domātu par kaut kādām pašrealizācijām vai par kaut kādām augstākām vērtībām. Ja viņam ir jādomā par to, kā rīt apgādāt bērnus. Pilnīgi bezcerība izklausās. Nē, nav bezcerība. Es jau vēlreiz saku, ka tas ir vienkārši, lai cilvēks apzinātos, ka kaut kas ir jādara, viņam vispirms jāsaprot, kur tad viņš ir. Ja es gribu nokļūt pāri otrā pusē upē, tad man jāsaprot, ka es esmu šajā pusē. Bet kas varētu būt tavuprāt tie impulsi, lai viņš par to sāk domāt? Tas ir tikai un vienīgi izglītošanas darbs. Es pieņemu, ka lielai daļai cilvēki arī nekad neko tā no jauna neieskaidros, bet runa ir par to, kāda izaugs jaunā paudze. Runa ir par to daļu, kas kaut ko tomēr meklē, jo nevajadzētu jau nolikt visus cilvēkus, ka nevienam izņemot desu nekas neinteresē. Tā, protams, nav. Pēc politikas zinātnes studijām Jānis Sils nolēma turpināt mācības maģistratūrā Universitātes pedagoģijas fakultātē. 5 gadus Sils jau ir strādājis kā vēstures skolotājs 5. un 9. klašu skolēniem. Ar skolotāja darba pieredzi Jānis Sils apsūdz pašreizējo izglītības sistēmu. Tā gatavo cilvēkus robotus, kuriem nākotnē var būt vienalga, kādā sabiedrībā tie dzīvos un kas noteiks viņu vērtības. Pāri visam ir tirgošanās. Nācies būt diezgan daudzos izlaidumos, un tur kā parasti direktori vai skolotāji piemin, jūs tagad esat vienu posmu beiguši, ieguvuši labu izglītību. Tas nozīmē, ka jūs pēc kāda laika varēsiet strādāt labu atalgotu darbu. Un patiesībā es neesmu dzirdējis, ka kaut viens teikt, jūs esat gudri, spējīgi, jūs būsiet tie, kas nākotni veidos Latvijai, kas nodrošinās ar darbu simtiem vai tūkstošiem cilvēku, kas dibinās firmas, vadīs valsts iestādes. Nē, tas ir
labākajā gadījumā jūs strādāsiet labi atalgotu darbu. Nu jā, veidos tāda dezorganizēta personība bez izpratnes par to, kas ir viņš pats un kas ir pārējie, nav tādas stingri izteiktas robežas. Jānis Sils īpaši uzsver valodas tīrību. Tīra valoda nozīmē skaidru domāšanu. Tas, kā nav valodā, par to nav iespējams domāt. Valodu vajag sargāt un kopt, saka Sils, pieminot, ka latviešu valoda ir piesārņota ar svešvārdiem, taču to skaitu valodā, protams, jau nenoteiksi. Tomēr katastrofai izglītības sistēmā pietiek ar vienu piemēru. Nožēlojamākais fakts – nav tāda priekšmeta kā Latvijas vēsture. Viņi ir integrēti pasaules vēstures kursā, un pats vēl savulaik mācījos, kad bija tā, vienā stundā man stāsta par revolūciju Anglijā, nākamajā par kaut kādām saimnieciskajām norisēm Francijā, un pēc tam kaut kāds viens tematiņš ir par Latviju. Tas neveido nekādu kopājainu izpratni, neko. Gan izglītībā, gan daudzās citās jomās Latvija iet vienu vienīgu atdarināšanas ceļu, uzskata Sils, bet pieredzi caur atdarināšanu var arī neiegūt. Nevienmēr tas, kas der citiem, der arī mums. Taču latvieši spītīgi visu grib pārbaudīt uz savas ādas. Ļaujamies amerikanizācijai caur pliekanām filmām, bet mūzikas tirgus Latvijā kļūst aizvien krieviskāks. Tā uzskata Jānis Sils. Tas ir bizness no vienas puses. Līdz zināmai robežai, jā. Bet tam ir redzēt, katrai darbībai ir arī, katrai darbībai ir sekas. Arī bet to nevar ierobežot. Kāpēc nevar? Kādā veidā? Es pateikšu, ka tu vari 2 diskus latviski un 1 disku krieviski ierakstīt. Nu kā? Nē, kāpēc tādā ziņā? Nevajag jau obligāti šādas administratīvas ierobežojumus. Vienkārši ir runa par akcentiem, kas skaitās labi, kas skaitās nelabi, un teiksim, te paši mēdī šeit. Mēdī rada to dzīves stilu, mēdī rada modi, gaumi. Jautājums ir, kāda gauma tad tiek radīta. Mans uzskats ir, ka mums ir nevis kaut kas jāaizliedz, bet mums ir jāstimulē savs. Tur ir tas risinājums. Junks savulaik rakstīja par kolektīvo bezapziņu. Tad man šķiet, ka šeit tā kolektīvā bezapziņa mums saka, ka, lai aizstāvētos pret to kosmopolītismu, multikulturālismu uzbrukumu, ir jāmeklē kaut kas savs. Iespējams tāpēc Jānis Sils ir pētījis Nacionāla radikālās organizācijas Pērkonkrusts darbību 30. gadu Latvijā. Sils ir rakstījis priekšvārdu Kluba 415 izdotajai grāmatai par Pērkonkrustu. Parādību, kā raksta Sils, kuru tās īpašā rakstura dēļ daudzi mūsdienu politiķi un vēsturnieki labprāt noklusētu vai vismaz objektīvi pēdiņās nomelnotu. Sils uzskata, ir svarīgi līdzīgi kā latviešu leģionāri jautājumā diskusiju gaitā izvērtēt Pērkonkrusta tapšanas apstākļus un darbību. Tajā bija daudz negatīva, bet tas ir viss, ko pētnieki pasaka. Negatīvais bija tas, ka bija daudz diezgan āršķības šīs spēka demonstrācijas. Negatīvais bija tas, ka propagandas nolūkos tika gandrīz vienlīdzības zīme nolikta starp jēdzieniem žīds un komunists. Jā, tā nevar darīt. Tas ir no sērijas visi latvieši ir nacisti. Bet tur ir daudz dažādu lietu, ko es redzu, ka prognozes, piemēram, attiecībā uz Latvijas tuvāko nākotni, kuras arī tika šī partija jau deklarēja jau 33. 32. gadā par to, ka ja nekas nemainīsies, tad būs Vācijas un Krievijas sadursme, kur tajā visā paliksim mēs. Daudz šādas lietas, ka viņi prognozēja precīzi. Un tas, kā šie cilvēki arī sev apliecināja, ka, teiksim, līderis Gustavs Celmiņš, viņš piedalījās kā Somijas armijas virspavēlnieka adjutants, viņš piedalījās cīņās pret Padomju Savienību un veidoja pretošanās kustību Vācu okupācijas laikā. Viņš ir sēdējis Vācu koncentrācijas nometnē, un citi pērkonkrustieši ir sēdējuši Padomju laika nometnēs. Man liekas, ka tur parādās, viņa ideoloģijā parādās tā dzīsla, par to, ka mums pašiem ir kaut kāds savs ceļš jāmeklē. To, man liekas, es novērtēju. Tas ir tas, kas mums ir jāizdara. Mums ir jāatrod savs ceļš. Jo mēs esam tādā situācijā, kā nav neviens cits šajā pasaulē. Nekādi paraugi tīrā veidā mums nedara. Jānis Sils apzinās, ka ir velti cerēt uz plašu savu uzskatu izpratni. Bet ar ko tad ir vērts runāt? Ir tā, ka ir vērts runāt ar to, kurš saprot. Ja es sāktu runāt ar visiem ķīniešu valodā, es pieņemu, ka man Latvijā maz saprast.
tiem, kas saprot, arī ir vērts teikt. Protams, pilnīgi visi jau, visa, teiksim, tā mana sabiedriskā darbība, kas līdz šim ir bijusi, tā jau arī ir tas vidusceļa meklējums. Ne austrumu, ne rietumu. Pēc maģistra diploma iegūšanas Jānis iespējams atgriezīšoties skolā kā skolotājs. Viņš gribētu pasniegt savus mīļākos priekšmetus – sociālās zinības, vēsturi un sportu. Šobrīd Jānis Sils augstskolā raksta maģistra diploma darbu, kura tēma ir pusauģu prese un tās ietekme uz pusauģu vērtību struktūru.